Tā, nu, ja jūs nezinu vai jā, bet sākās pasaules junior čempionāts hokejā, vakar sākās, un mēs zaudējām 6-0. Un es piecēlos tikko, labi, vakar bija spēle, bet es joprojām ir dusmīgs un priecīgs kopā reizē. Mēs 6-0 zaudējām pret Zviedriju pirmajā spēlē. Un 60% vai arī pat 80% vārdu bija no Karoči. Es nezinu, kā latviski, bet powerplay, tagad 2 minūtes spēlē 4-5 uz laukni, jau pie 5-5. Bet tik traģiski reāli spēle bija vakar. Bija 2-0 un es izslēdzu televizoru. Un es vairs neskatījos, jo reāli, reāli es nezinu, ko es pats domāju. Mēs spēlējam pret Zviedriju. Reāli hokeja valsts bļāviens. Un mēs spēlējam vēl viņas mājās. Tas čempionāts ir Zviedrijā, kas. Un es reāli domāju, ka mums būs laba cerības pret to spēli. Un mēs vienkārši zaudējām 6-0. Reāli. Un šodien ir spēle pret Kanādu. Reāli. Šitāds ir sāpes atbalstīt Latvijas hokeja izlases. Pēdējā reize, kad mēs zaudējām 6-0 pirmā spēlē, mēs dabūjām bronzas medaļu beigās, bet nav cerības brāviens. Reāli Kanāda, Amerika, Šveica ir atteikti. Slovākija, Čehija, Somija, mēs reāli nav cerības pa trešo vietu. Tie ir atkārt, tiem jau liek, viņiem ir 4 gadi un viņiem vecāki jau liek slīdot kāds 5 kilometri. Un jā, reāli vakar jau bija, tāds pats un mums reāli vakar mēs spēlējām un reāli skatījos, ka mēs daļslidošanu reāli piedalījies, nekā varēja hokeju spēlēt. Bet, jā. Es gribu teikt, kāpēc es biju priecīgs. Tā ir Es biju dusmīgs un bēdīgs kopā. Un pret Kanādu mēs sok nav zaudēs. Pret Somiju Kanāda mums izrādīs kārtīgi 9-0, es uzreiz saku. Pret Somiju būs arī galīgā būs galīgā kaks, ja? Pret Vāciju, labi, Vācijas domājums var vinēt, jo Vācija pasaules junioris ir galīgā attēja uzreiz sāk. Bet es biju ļoti priecīgs, ka mēs dabūtu pa uzvaru pret Vāciju. Kaut vai knapi mēs vinēt, tas bija ļoti priecīgs. Mums būtu jāspēlē pret Norvēģiju reāli. Izkrīšana spēle un ja mēs zaudē pret Norvēģiju, tad mēs izkrīt uz otro divīziju. Ja mēs vinē, tad mēs joprojām ir nākamajā čempionātā. Un jā, es ienīju Zviedriju. Šitā ir ziņa uz Zviedrijas hokeja izlases. Mēs dabūs revenge, mēs mājā, jā. Izārdīs jūs kārtīgi, ja? Jo mēs junioros ir galīgā herņā. Jums nepaveidās, ka mūsu atkal ir grupā jums mājā, nākamajā čempionātā. Jo es uzreiz saku, mēs zaudēsim. Bet jā, tā valoda izklausās pēc ciplanētieši, jā. Galīgā herņā valoda, tautī herņā arī. Es uzvadu, tas ir lambās, bet vienalga. Herņā. Vēstur. Attei. Reāli. Vienīgo, ko es varu atcerēties par Zviedrijas vēsturi, ka viņi dabūja brīvību no Dānija 16. gadsimtā. Un viņi kaut kādā gadā viņi vēl bija. Viņi bija okupējis, karoči, vidzem Latvijai. Jā, ja es zināju to, ja jūs neiet, karoči. Un jā,
Jums pavicās, ka tas austriešu gleznotājs jūs neuzbrūk otrā pasaules kara laikā. Pareizi. Un kaut jūs zaudējat to čempionātu. Galīgā. Man vienalga, es pat kaut vai Kanādā var turēties pret jums, man vienalga. Viņa vienalga. Un, jā. Viena lieta ir tāda, kā pārējie fujaki no kamieļiem nezinu, ka es filmēju vidāri pat. Nē, nu, labi, es skatītāji vienīgais zinu, ka es filmēju. Bet jā, vienīst uz Zviedriju. Un jā. Jā, jūs vēl prasa, ka es tik ilgi vidāri. Mums reāli idejas ir 0. Mēs pat prasa dažreiz vienkārši random mēs draugiem piltenē, jā. Un viņam idejas vispārīgi ir. Nu, ko lai sāk dīvains, bija. Ānirs vispārīgi ir Anglijā, ne, nu. Viņš nezina, kad būs atpakaļ janvāra sākumā. Un jā, es pa Kanādu spēli reaction, es pat negribu taisīt. Būs atkal vienkārši jāatbišo Kanādu valsts un vēsturi. Un jā. Ja jūs nezināt, man, 6. 5. klasē es biju Zviedri patriots, jā. Es atceros šito matmācību stundā, jā. Un es gribu pateikt, ka es toknā nožēloju būt. Un jā, skatāties šito. Šitā ir toalete. Un ko mēs darām, ka mēs vienīs lietas toaletē. Mēs šitās lietas darām, man vecāks skatīsies šito video. Bet man vienalga, man būs pašam jāizņem ārā un... Un jā, es paņemu sēlā kārā, labi, nekas. Un jā, vēl ir, Amerika vēl ir. Tā vienīgi, es pa Ameriku arī pa to čempionātu, jā, viņi bija lielāki favorīti nekā Latvija, protams. Bet, jā, redzēs, ka būs pēc Kanādas spēles. Šodien tas būs, vai arī vakar, ja jūs skatāt šito nākamajā dienā, vai arī parīt, labi ir. Karoč, 28. decembrī. Šodien 27. Jā, 27. decembrī 8:30 Kanāda pret Latviju. Un jā, 11 views un